Studijā vēl joprojām ciemojas 2010. gada Latvijas rallija čempions LMT komandas pilots Andis Neikšāns. Saki, kurš no šī gada Latvijas rallija čempionāta posmiem tev šķiet vissarežģītākais? Noteikti, kad pagājušā gadā tas arī kā jaunums pienāca klāt čempionātā bija Latgales rallijs. Šogad viņš laikam sauksies Jēkabpils Rāzna vai kaut kā tam līdzīgi. Tātad šis Latgales reģions, tur tiešām ceļi ir ļoti, ļoti sarežģīti. Viņi ir neapgūts reģions Latvijā, kur visi sportisti pa lielam brauc pirmo reizi. Un jāsaka, ka ceļi tiešām ir tā, ka viena no sarežģītākajiem, kādas var atrast. Kā tev šķiet, kas tev šogad varētu būt konkurence šajā te Latvijas rallija čempionātā? Tas palielam jau ir skaidrs. Tur ir 5-6 dalībnieki, kas ir ļoti, ļoti spēcīgi. Tas ir Jānis Vorobjovs, Aivis Egle, Jānis Feldmanis, kurš nesen pievienojās pulciņā, Māris Brālis un es, piecinieks, kas arī cīnās. Tad pēc tam jau ir pauzīta un ir. Runājot par tavu brāli, ir tāda informācija, ka viņam ir jauns stūrmanis, ja? Stūrmanis. Jā. Jauns portfelis un stūrmanis. Jauns stūrmanis. Kādēļ tika nomainīts stūrmanis? Par to, kādēļ nomainīts, varbūt tā īpaši nekomentēšu. Es varu komentēt par jauno stūrmani. Viņš ir apņēmības pilns un tiešām viņai ir tās visas nepieciešamās īpašības, kam stūrmanim ir jābūt. Jāatzīmē, ka viņš tā kā no jauna sāka, tikko ienāca ielec rallija lauciņā, stūrmaņa krēslā un uzreiz labākajā komandā Latvijā. Tā kā tas viņa priekš viņa paši tāds liels izaicinājums uzreiz, bet viņš ļoti nopietni pieiet. Viņi ir veikuši pirmos vairākus jau pāri pa 1000 kilometriem testos. Un sadarbība, Māris saka, kad ir laba un viss notiekās. Tā kā es domāju, ka tur viss būs ļoti labi. Kā jūs viņu atradāt? Pats pieteicās. Jūs izsludinājāt konkursu? Nē, tāds nenotiek. Tomēr tā rallija sabiedrība jau tomēr ir zināma vairāk vai mazāk, un visi tie interesanti, viņi ir iekšā rallijā. Tā vienkārši tas notiek. Tev droši vien ir vēlme atkal uzvarēt Latvijas rallija čempionātā. Bet kā ir ar pasaules rallija čempionāta posmiem? Ja godīgi, tad vēlreiz vinnēt Latvijas čempionātā, tas varbūt būtu mazāk svarīgi, kā piedalīties pilnā pasaules čempionātā. Tomēr mēs zinām, ka iespējas ir tik, cik viņas ir, un esam priecīgi par iespēju piedalīties vismaz 2 pasaules posmos, jo, ja būtu iespēja vienā vai otrā pilnā čempionātā piedalīties, tad mēs noteikti izvēlētos pasaules čempionātu, jo tas ir liels izaicinājums, tas ir pasaules augstākais līmenis, un tur tā. Arī mēs to darījām 2009. gadā, un jāsaka, ka tad uz visu gadu arī pašam mazliet dzīves ritms pamainās, jo tu pa lielam kaut kādu 3. daļu no laika esi vienkārši projām kaut kur, un tā visa loģistika, tur mašīna iet pa zemi, mehāniķi brauc pats aizlidot, tur tad pierakstu mašīna atbrauc, tad teiksim, sporta mašīna, ja lejas Eiropā posmi, tad nebrauc nemaz atpakaļ, paliek tur uz vietas. Uz vietas viņa tiek tehniski apkopta un vesta uzreiz uz nākamo posmu. Tas viss, tas karusels tās ļoti interesants, un paši posmi arī, kad, piemēram, martā, kad šeit Latvijā vēl sniegs jau braukt Kiprā vasaras grunts ralliju un iet okeānā peldēties, tas tā, bet jūrā peldēties, tas tā ļoti tā, tie kontrasti tā ļoti lieli, interesanti, un jāsaka tiešām, ka tas sportiskais ir pēc tādiem pasaules čempionāta posmiem atbraucot Latvijā, liekas, ka šeit tikai nobraukt vienu sacensību, tas tā pavizināties un knapi iesilt. Tas, cik tur ir garas trases, cik tas viss ir sarežģīts, tas tā trases un ceļi un tā tālāk. Bet jāsaka, ka arī Latvijā ir ļoti labs līmenis priekš esošajiem apstākļiem un iespējām šie minētie 5 braucēji tiešām ir ļoti augstā līmenī. To pierāda arī to, ka pagājušā 10. gada sezonā bija Latvijā Somijas čempions, Anglijas čempions un kāda tur vēl Zviedrijas un Lietuvas. Viņi tā kā nespēja tikt priekšā nevienā no posmiem, uz kuriem viņi bija ieradušies. Bet, protams, ka ir tāda niansīta, ka mums tie ceļi tā kā mājas reģionas, tā kā mājas trases un bišķi labāk zinām. Bet tie ir kaut kādi 5% no ātruma, tā kā ja viņi būtu galvasties pārāk, viņi būtu priekšā, bet tomēr viņi nebija. Tā kā, viņi arī ļoti atzinīgi izteicās par ātrumu. Tā kā jāsaka, ka tas nemaz nav slikti startēt Latvijas čempionātā, tas noteikti labi, jo galvenais, ka ir konkurence un ir līmenis. Kādi ir tavi mērķi nākamajiem 5 gadiem? Tas tā pārāk tālu. Apskatīts periods, tik tālu mēs, protams, tādas vīzijas ir, kur gribētu nokļūt 5 gados.
Tomēr jāsaka, ka tā reālā situācija, jāpielāgojas reālajai situācijai no gada uz gadu, un mēs meklējam no gada uz gadu iespējas tiekties uz šo redzējumu, kas ir ilgākā laikā. Bet, protams, ka šis redzējums varētu būt šis augstākais rallija līmenis. Tās ir pasaules trases, pasaules čempionāts, iespējams pasaules tehnika, iespējams, kad pasaules komanda arī. Jo tad jāsaprot, ka tā komanda, kas ir šobrīd mums komanda sastāv apmēram no 10 cilvēkiem, bet pasaulē komanda sastāv no 100 cilvēkiem. Un tad, teiksim, tas vairs nav, tu vairs neej tur ar savu komandu, bet tu kā braucējs ej tajā komandā. Tas ir tiešām, tas jau ir profesionālais, tas cits līmenis. Bet braukt, teiksim, pasaules čempionātā, piedalīties šajā N grupā var arī noteikti ar savu privāto komandu, kā to daudzi dara un brauc trīniekā pa godalgotām vietām, tā kā tas nav šķērslis arī sākotnēji. Vai finanses ir lielākais šķērslis, lai piedalītos pasaules čempionātā? Jā, protams, mūsdienās jau pa lielam visu nosaka šis viens svarīgā lieta, jo pasaules čempionātā ir tāds Alkosīmī, vai kā viņam ir, viņš vispār nemāk braukt, viņš noteikti brauc stipri lēnāk pa mani, bet viņš brauc Ford komandā, rūpnīcas komandā, viņš ir rūpnīcas pilots. Tas nekas, ka valsts tur samaksā 10 vai cik tur miljonos daudzos tur gadā. Varbūt vajag pieteikties uz Ford komandu. Nē, jā, bet ja kāds iedod tur miljonus, vairākus desmitus, tad noteikti pieteiktos. Pilnīgi noteikti. Kas ir tavi lielākie atbalstītāji, ka tu vari piedalīties visos tavos vēlamajos čempionātos? Lielākais paldies, protams, jāsaka, ir Latvijas mobilam telefonam, kas ir komandas ģenerālsponsors jau no 2004. gada un arī šogad. Tāpat tās ir būvkompānija Lets, kas ir sponsors no komandas pirmsākumiem un prieks par šogad pievienojušos jauno sponsoru Samsung, ar kuru ceram arī uz turpmāku sadarbību. Jā, lieliski. Es pateicos tev par šo sarunu, un vienīgais, kas man atliek, ir novēlēt tev veiksmīgu startu pirmajā Latvijas čempionāta posmā un arī posmos pasaulē. Paldies! Visu labu!